Darbie draugi, es priecājos jūs redzēt šovakar šajā nodarbībā, uz kuras jūs aicināju. Nodarbība, pirmā nodarbība no cikla Tantras viedums, apzināto attiecību māksla. Un es pieļauju, ka jūs atnācāt un veltat šo laiku apzināti, nejauši, nejauši, bet jūs zināt, uz ko jūs atnācāt, tāpēc, ka visdrīzāk jūs izlasījāt šo aprakstu. Ja? Un varbūt, kad kāds skatīsies no mums, tas, kurš šo aprakstu nav lasījis, tādēļ es ātri atkārtošu to, kāpēc mēs šodien esam šeit visi sanākuši kopā un ko mēs gaidām no šīs tikšanās. Jo patiešām iespējams, kad arī jūs jūtat, kā mūsdienīgie vispār pieņemtie priekšstati par attiecībām, par to, priekš kam šīs attiecības ir domātas. Kādā veidā mēs varam veidot attiecības un ko mēs varam no tā iegūt. Kā šī mūsdienu izpratne, tas, ko mums māca, tas, ko mēs varam uzņemt mūsu vidē, sociālā vidē, ir diezgan nepilnīga izpratne, iespējams novecojusi, bet tā ir sekla un nespēja atbildēt ne uz vienu no patiesi dziļiem jautājumiem. Ja? Un jūs varat to redzēt, ka neiet mums ar dziļām attiecībām pa lielam. Katram no mums ir šī vēlme būt laimīgam, tā skaitā arī būt laimīgam attiecībās, bet ne visiem izdodas. Tad, lūk, atbildot uz to, varbūt skaļi neuzdoto, bet jūsu prātā noteikti, kad izskanēju šā jautājumu, man ir jāatbild jums, jā, ka visas šīs zināšanas, viss tas, ar ko es dalos, nav viena no kāda plaukta paņemtas un nav kaut kādā vienā vai divās grāmatās izlasītas. Bet tam ir sanācis, ka tas ir mans dzīves ceļš. Es pats to nezināju ļoti ilgu laiku. Tad, kad mocījos dažādās attiecībās un mocīju citus cilvēkus, tad, kad mocījos savā izaugsmē un savā izpratnē par to, kas es tāds esmu, priekš kam es esmu ieradies šajā pasaulē, kāda ir tam visam jēga un uz kurieni mēs dodamies, kāda ir augstākā sūtība visam tam, ko mēs darām. Un šis bija tāds jautājums, kurš nelika man mieru. Un es domāju, ka tāds jautājums ir arī katram no mums. Bet pirms vairākiem gadiem šis jautājums priekš manis kļuva tik nozīmīgs, tik jaudīgs, tik neatliekams, kā es izvēlējos atbildēt uz šo jautājumu, bet nevis atrasties ierastā komforta zonā. Tur, kur man bija ierasts, tur, kur bija man. Viss tas, ko man solīja, patiesībā viss bija. Bija gan bagātība, gan darbs, kas man patika, kas radīja gandarījumu, gan es piepildīju savas ambīcijas, gan bija iespēja izvēlēties. Un šajā izvēlē tā sanāca, ka es ieskatījos kaut kādā veidā sevi. Iespējams, ka mēs varam pat iztēloties, ka tas bija tā, ka es kādā mirklī pienācu pie spoguļa un man riktīgi nepatika tas, ko es redzu. Riktīgi. Un, protams, ne jau tā, ka tas ārizskats, bet tas cilvēks man īpaši patīk. Un tas bija priekš manis diezgan tāds liels pārsteigums un šoks, jo tas bija, kad ārēji man viss bija. Es sasniedzu to pats, bet man bija par ko lepoties ar sevi un arī ģimeni un arī bērnu. Viss bija brīnišķīgi, taču iekšā es jūtu, kad es esmu pilnīgi tukšs. Kad es nespēju šiem cilvēkiem neko dot un kā, ja
šī ir mana dzīves virsotne, tad po tā, ja es sasniedzu savu dzīves virsotni 38, 39 gados, tad kas man atliek? Ja? Un tepat laikā šī pilnīgā tukšuma sajūta. Tas, ka sirds ir tukša. Tas, ka nav no kurienes ņemt vairs šo dzīves spēku un dzīves jaudu. Lūk, tas man ļoti pārsteidza, bet laimīgā kārtā, kaut kā visums bija apžēlojies par mani. Un piedāvāja man tādus ļoti jaudīgus pārdzīvojumus, ļoti jaudīgus izaicinājumus. Un vienlaicīgi tāda, kad es tā kā izšķīros par to, ka man ir šeit kaut kāds svarīgs uzdevums jāatrod šajā dzīvē. Kāpēc es esmu jāatrisina šie jautājumi? Vienlaicīgi risinājās arī šie jautājumi par attiecībām. Un tieši tad, kad es atslābu šajā ziņā, kad es sapratu, kā, cīm redzot, attiecības nav priekš manis. Attiecības droši vien, kad es nespēju. Jūs zināt, kā tas ir, vai ne? Sākumā pirmajās attiecībās mums visiem liekas, ka ja kaut kas nesanāk, tad, protams, kad vainīgs kas partners un nepareizais ir partners mums gadījies. Otrais arī var būt nepareizais. Bet pēc 3., 4. jūs sakat, domāt par varbūt, ka tur kaut kas tomēr ir savādāk. Un tad visi čiekuļi ir īpašums. Jā, nē, tie taču nav tie cilvēki. Tu esi tas, kurš nespēja, tu esi tas, kurš nespēja veidot attiecības, tu esi tas, kurš sāpina sevi un citus cilvēkus un apkārtējos. Un ko ar to darīt? Ko darīt? Lai nesāpinātu, mums ir jāpieņem šis fakts, ka attiecības nav priekš manis. Un es devos izzināt pasauli, devos izzināt sevi, izprast, kur man kādas vainas, kādas tiešām vēl ir ceļi, izkļūt ārā no. Jūs jau zināt, katrs savādāk jūs saucat šo. Ja? Viens to sauc par vāveres ritēm, viens to sauc par sistēmu. Proti sistēmu, kura principā nosaka tavu dzīvi. Lielā. Tu esi tikai skrūvīt. Tur tu interesē citus vai šo vīdi tikai kā funkcija, kā tas, ko tu spēj no sevis. Ja, tu būtu tā, ko tu spēj izdarīt. Un tikai tā ir tava vērtība. Nevienam neinteresē, vai tu esi laimīgs vai neesi laimīgs. Nevienam neinteresē tevi palīdzēt to kļūt laimīgu. Tas ir mūsu katru pašu uzdevums. Un tādā pat veidā, vairākus gadus, esot tādā pārliecībā, es meklēju, praktizēju, meditēju, es ļoti daudz mācījos, ļoti daudz izzināju. Braucu uz ļoti dziļos retrītos uz džungļiem. Es saskāros ar dažādām pasaulēm, dažādām dimensijām, kurām iespējams saskārties. Un esot tieši tādā pārliecībā, ka es esmu pašpietiekams. Un tādā mirklī, kad es patiešām sajūtos pašpietiekams, tajā mirklī, kad es sajūtos kā piepildīts, harmonisks, kad es redzēju, kur man ir jābūt. Es redzēju, kādā veidā es varu piepildīt savu dzīves vērtību. Tajā veidā tādā mirklī es saskāros ar tādu brīnumainu praksi vai mācību. Katrā ziņā es aizbraucu uz vienu tantras retrītu. Un droši vien, kad ar vārdu tantra, man tādā mirklī bija apmēram tādas pašas sajūtas un izpratnes kā jums šobrīd. Kad tāds vārds diezgan pievilcīgs, drusciņ aizdomīgs, kas nu tur ir,
Droši vien tur kaut kādas neģēlības ir, bet kaut kas man ļāva pārvarēt šo, šo iemācīto bezspēcību savu, šo savu iemācīto piesardzību. Un tas bija tāds īpašs brīdis priekš manis, jo man pēc šīs retrīta pirmkārt samainījās visas manas kaut kādas izpratni par sevi, par to, kas es esmu, cik lielas ir manas spējas un iespējas. Ar kādiem resursiem es varu rēķināties šajā dzīvē, jo es atvēru tur milzumu daudz tādus resursus, tādas savas spējas, tādas savas īpašības, par kurām es līdz tam mirklim nevarēju iedomāties. Taču nē, šīs iekšējās sajūtas priekš man bija tas svarīgākais atzinums, un ne tas, vismaz pirmajā mirklī, bet tas, ka es pēkšņi atvēru kaut kādas absolūti brīnumainas, līdz šim nezināmas saskarsmes iespējas. Saskarsmes iespējas ar cilvēku. Gan ar sievietēm, bet arī ar vīriešiem. Šī gadījumā mēs nerunājam par kaut kādu seksualitāti, par kaut kādu attiecībām, bet šī ir saskarsme. Saskarsme, kuru es nebiju piedzīvojis līdz šim. Un šī saskarsme radīja manī kaut kādas tādas smalkas izmaiņas. Man parādījās vairāk motivācijas, man parādījās vairāk iedvesmas attiecībā uz dzīvi. Sāk pētīt to lietu. Mēs sākām meditēt ar vienu no meditāciju partneriem. Un, jā, es atklāšu tiem, kur pirmo reizi man dzird, es neesmu vientuļš vīrietis, kurš tagad stāsta par attiecībām. Mani mīļotie man tepat tās aiz sienas, un ļoti iespējams, ka jūs viņus dzirdēsiet kādā mirklī, kad viņi skaļāk pabļaus. Jo ar šo pašu meditācijas partneri, pēc tam šobrīd mēs skaitījām, mēs esam nodzīvojuši jau 14 gadus. Mēs esam izzinājuši diezgan kārtīgi šo pasauli, izbraukājuši Dienvidamerikas, Indijas, dzīvojuši visās pasaules malās. Un pirms 2,5 gadiem mēs saņēmām brīnišķīgu dāvanu, dēliņu fiziskā veidolā. Un līdz ar to šobrīd jau 2,5 gadus visus līdz šim kursus mēs vadījām divatā, visas nodarbības, visas webinārs. Šobrīd es to daru viens. Tā kā jūs varat iedomāties, ka šeit blakus sevi partneri. Ja es šobrīd arī viņas vietā stāstīšu jums par to, ko mēs atklājām tajā brīdī, kad mēs sākām pievērst uzmanību, kad mēs sākām izprast, kas ar mums notiek. Jo tas, kas veidojās starp mums, šīs attiecības, viņas veidojās pēc pavisam citiem principiem un pavisam savādāk. Ne tā, kā man bija līdz šim. Es gribu teikt, ka mana pieredze ir diezgan iespaidīga, diezgan nopietna. Un ļoti daudzpusīga. Taču šī satikšanās, šī saskarsme bija absolūti savādāk. Pilnīgi savādāk. Tajā nebija nekāda ekspektācija. Tajā nebija nekādu plānu, tas nebija projekts. Mēs nejūtām to kā mērķi. Ja? To mēs tagad varam pateikt no kaut kāda šī brīža konteksta. Tajā mirklī mēs meditējām, mēs praktizējām, mēs saskārāmies un mēs mācījāmies viens no otru. Mēs izzinājām sevi caur otru. Un tas bija kaut kas pavisam jauns. Un tas bija kaut kas pavisam savādāks. Mēs sākām konsekventi apgūt, praktizēt
gan tādas meditācijas, gan izzināt un izprast šo un arī citas garīgās filosofijas un saprast, tad kāpēc ar mums notiek kaut kas tāds, kas parasti ar cilvēkiem nenotiek. Un tā radās pirms jau kaut kādiem, jā, laikam, 10 gadiem apmēram radās mūsu pirmie tādi mēģinājumi dalīties ar kaut kādu kursi, viņi dažādi saucās, bet visi viņi bija saistīti pirmkārt ar cilvēku garīgo ceļu, izpratni par to, kas viņš patiesībā ir, un par to, kā to var darīt divatā, un par to, kas notiek ar cilvēkiem, ja viņi šajā laukā satiekās. Šajā laukā, es domāju, pilnīgā laukā. Ne tā kā mēs esam pieraduši atsevišķi kādā sociālā laukā vai mājās vai kaut kādā sadzīvē, bet tad, kad mēs satiekamies totāli pilnīgi. Un rezultāti mūs ļoti iedvesmo. Kopš tā laika mēs esam izveidojuši ļoti, ļoti daudz. Katru gadu mums bija vismaz pa 2 tādiem sākumā offline kursiem, pēc tam online kursiem, pēc tam mēs vadījām atsevišķi, Bavānija vadīja kursus un nodarbības sievietēm, mēs savukārt vīriešiem, mēs kopā vadījām šādus kursus priekš pāriem un priekš solistiem, tāpat, ja, tiem, kuri meklē izpratni par šīm attiecībām. Katrs savā sirdī. Šīm zināšanām, kuras mēs cenšamies pēc iespējas vienkāršākā valodā iztulkot no viedo mācību valodas uz mūsdienīgu valodu. Uz tādu valodu, kur jūs varat izprast, kādā veidā tas attiecās uz katru no jums. Kādā veidā mēs varam paskatīties un ieraudzīt savas kļūdas, savus kaut kādas vēl iztērēto laiku. Un šī iespēja uzzināt šo, šī iespēja izprast, un vēl jau vairāk, ja jūs spēsiet šo izpratni pārveidot savā iekšējā transformācijā un integrēt to savā dzīvē, jūsu dzīve mainīsies totāli. Mums kaut kā jāsaka. Es sasolīju jums ļoti daudz šodien, un man ir tas viss jāizpilda. Atminaties, lai jums izdotos jau šodien izdarīt kaut kādu iekšēju kustību, noņemt kaut kādu neziņas brīvu, kaut ko atklāt priekš sevis, es solīju jums atmaskot 4 mītus, jā, visizplatītākos, visnežēlīgākos, visļaunprātīgākos mītus par attiecībām. Tā bija. Es solījos jums atklāt 3, ja sanāk 4 visuma likumus par attiecībām, kuri dos tādu izpratni. Un es solījos jums minēt vismaz piedāvāt galveno atslēgu. Tas mums ļoti palīdzēs, ja mēs visu mūsu sarunu veidosim tādu tēlēm, ar alegorijām, metaforām, jo tā ir arī tas stils, ar ko mums runā šīs viedās mācības. Jo, ja mēs paņemsim kopumā, tas galvenais jautājums ir par to, kas mēs esam, ko mēs atnācām darīt šajā pasaulē. Vai mēs atnācām šeit, kā uz ekskursiju, un mēs gribam pēc iespējas mierīgāk, klusāk, vienmuļāk, lai šis laiks paiet, kamēr mums ir šeit iespējas dzīvot uz šīs pasaules. Vai mēs esam atnākuši uz šo pasauli kā ceļotājiem, izprast, pieredzēt, mācīties, apzināt, paplašināties.
Tas ir būtiskākais. Un pirmais, ar ko es gribētu sākt, tomēr mazliet atšķiras no tā, kā es minēju jums to aprakstā. Es gribētu sākt ar atslēgu. Ar atslēgu, jo, nu, ko mēs, lai darītu bez atslēgas? Lai dotos šajā ceļojumā, mums ir jāatslēdz durvis. Mums ir jāatslēdz durvis, tas ir viens, nu, vai vārdi, jo mums ceļš iet plašs un iespējams ir vārdi. Mums ir kaut kur jādabū, jāiegādājās gaismas avots, lukturīts, lai mēs varam redzēt, kur mēs ejam. Mums ir jāzina virziens, kur iet, vai ne? Un vēl mums ir jābūt kaut kādiem instrumentiem, ar kur palīdzību mums izdosies palikt par sevi pašu situācijās, kuras mēs nevaram paredzēt šajā dzīvē. Salīdziniet šo dzīvi ar ceļojumu, kur jums nav uz to pārcelt atbildību par savu dzīvi, par saviem lēmumiem, nav uz ko pārcelt atbildību par sevi. Un iedomājieties, ka šajā dzīvē mēs ejam tādā tā kā klusā, neuzsazina. Nāk mums virsū tā nākošā diena. Ir kaut kādi notikumi, ir kaut kādi, kaut kas uzrunā mums. Un mēs kaut kādā veidā reaģējam uz to. Tas izskatās tā, kā mēs iet tumsā un bez šīs atslēgas. Es gribētu sākt ar atslēgu, lai viņa būtu vienlaicīgi arī tas jūsu vadabūts. Iespējams, ka jūs par to esat dzirdējuši un zinat. Runa ir par vienu ļoti svarīgu iemaņu, spēju, kuru vēl jau vairāk bieži vien sauc par 21. gadsimta galveno iemaņu, svarīgāko iemaņu. Jau zināt par to? Tā ir mūsu spēja pārņemt vadību par savu uzmanību. Ja? Vadību. Pirmkārt, kontroli par savu uzmanību. Spēt būt, atrasties, atgriezties savā uzmanībā katrā tekošā mirklī. Savās sajūtās. Sevi. Un izprast šo tekošo mirkli kopējā dzīves kontekstā. Un vēl dot sev atskaiti. Atpakaļ atskaiti. Ja, tā feedback. Ko es tagad jūtu, ko es daru, ko es jūtu. Kāpēc es to daru? Kāpēc es tā jūtu? Man ir 35 gadi, piemēram. Ja? Es jūtos slikti. Ja? Es eju jau 5. vai 6. gadu uz nemīlam darbu. Ja? Kur man ir šitā viss ir apnicis līdz brošā. Ja? Kur nekas jauns nenotiek. Un es jūtos nelaimīgi. Ja es eju mājās, ja? Un es jūtos slikti, tāpēc, ka tagad mājās nav sirsnības. Tur nav siltuma. Ļoti daudz, kas var notikt ar mums, bet mēs bieži vien nepamanām to. Mēs dzīvojam nevis savu dzīvi, bet kaut kādu svešu dzīvi, izpildām kaut kādas svešas vēlmes, savu dzīvi atstājot kaut kad vēl. Ja? Tur viņi kaut kur tur priekšā mums ir. Kaut kad mēs sāksim dzīvot savu, to laimīgo, to gaišo dzīvi. Ja? Viņi kādreiz pienāk, bet ne tagad. Mums tagad jāizpild viss tas, kas ir. Šī īpašība saucās apzinātība, mindfulness. Un šobrīd, es pavisam droši jums varu to pateikt, mūsu laikos, mūsu dzīvē, bez šīs īpašības mēs esam vakarēji totāli.
Mēs neko nevaram izdarīt. Bez šīs īpašības, bez spējas atgriezt atpakaļ savu saimnieku, ja? Savā prātā, savā mājā. Tas ir tāpat kā ir dators, ir programmas, šīm programmām kaut kāda vīrusa, jā, un šīs dators kaut kādā veidā darbojās, viņš var darboties pats. Bet nav lietotāju. Nav tā, kurš ar savu gribu, savu konkrēto klātbūtni, savu gribu nosaka to, kā šim datoram vajadzētu rīkoties, kā viņam vajadzētu darboties. Un tie no jums, kuri ir pazīstami ar šo apzinātības mācību, ar apzinātības praksēm, droši vien zina, tad parasti tas pirmais solis ir par to, ka es šeit un tagad esi klātbūtnē. Ne? Un tas ir pareizi, jo tieši klātbūtnē, tad, kad mūsu uzmanība ir šeit un tagad, šeit klātbūtnē, tas ir vienīgais brīdis, kad mēs varam just. Jo tas ir vienīgais brīdis, kas patiesībā eksistē. Pagātnes vairs nav. Aizmirst. Nākotne galvenā. Viss, kas mums ir dots, ir totāli šis te brīdis. Un iedomājieties, ja mēs palaidām to darīt. Jā, ļoti bieži cilvēki visu dzīvi ir nodzīvot. Tā arī neatrodoties šajā brīdī. Viņi visu laiku atrodas vai nu kaut kādos nākotnes sapņos vai vīzijās, vai kaut kādos plānos, vai kaut kādās pagātnes atmiņās, vai kaut kādos domās, kur viņi veido savu pasauli, strīdās ar kādu savā galvā. Ja? Mums arī droši vien tas ir gadījies, ka jūs pēkšņi atskaitat, ka jūs strīdaties ar kādu, vai kaut ko taisnojaties, vai kaut ko pierādat situācijā, kur vispār nav notikusi, un iespējams, ka viņi vairs nemaz nebūs. Jā, bet jūs tērējat savu laiku, jūs tērējat savu enerģiju, jo šī psihiskā enerģija, mentāla enerģija, šī domāšana prasa mūsu enerģiju. Ne? Un tad mirklī mēs sākam domāt, cik daudz savu dzīves enerģiju es tērēju velti. Cik daudz savas dzīves enerģiju es tiešām pielietoju labākā, vērtīgākā, jaudīgākā veidā, lai kaut ko patiešām sasniegtu. Kādi ir tie svari priekš jums? Cik daudz jūs zaudējat enerģiju lieku? Un kā šajā procesā jums palīdz vai traucē jūs atrast? Taču apzināti, ja jums ir lociņi, ja, tad pierakstiet to ar lieliem burtiem un izsaukumu zīmi. Un sākat ar apzinātību. Vienmēr sākat ar apzinātību, jo vienkārši jautājums. Tad, kad jūs gribat kaut ko atrisināt, tad, kad jūs gribat kaut ko veidot, kaut ko darīt, vienkārši pajautājiet sev, kā es gribu to darīt. Apzināti vai neapzināti? Ja es gribu veidot attiecības, kā es gribu veidot attiecības? Kādas? Apzināts vai neapzināts? Neapzināts, tas ir uz dūlo. Ja? Kā būs, tā būs. Tagad gribu baltu kleitu, vai gribu tur kaut ko, vai kaut ko es iedomājos, vai gribu, un skrien pakaļ savām emocijām, un saņem, ko gribu. Ja? Un šī ir tāda neapzināta pieeja. Darīt kaut ko ar cerību, ka trāpīs. Dažreiz trāp, bet ļoti rēt. Un uz to paļauties nebūtu pareizi. Apzinātība, jebkurā darbā, jebkurā darbībā, paredz to, ka mēs izprotam to lauku un savienojam to ar sevi. Taču ar to šī brīnišķīgā iemaņa, šī brīnišķīgā spēja nebeidzās. Šīs spējas jauda ir tajā, ka mēs pārņemot šo vadību par savu uzmanību, mēs vienā mirklī spējam atskāt šī mūsu uzmanība šajā mirklī ir arī
tā kā savienojošā daļa starp divām pasaulēm. Starp ārējo pasauli, visu to, kas notiek, kad mums ārpusē, ar ko mēs saskaramies, kas veido mūsu kaut kādas pieredzi, jā, priekšstats par to, kas mēs esam un tā tālāk. Un starp iekšējo pasauli. Starp iekšējo pasauli, kurā mēs jūtam. Protams, šādu savienojumu mēs varam just tikai tad, kad mēs sākam just savu iekšējo pasauli, tad, kad mēs pievēršam tai uzmanību. Jo bieži vien cilvēki patiešām dzīvo šo dzīvi, jā, un nejūtas sevi. Viņi ir tik ļoti atdalīti no savām sajūtām, no fiziskām sajūtām, no emocionālām sajūtām. Viņi nereiz neaizdomājas par to. Kas es esmu, kā es jūtos, kā es reaģēju, kāda ir man iekšējā pasaule, cik smalka tā ir. Un tad, kad jūs satiekat tādus cilvēkus un prasat, kā viņiem iet, ko viņi jūt, viņiem īsti arī nav klātbūtne. Taču tajā mirklī, kad jūs sākat iepazīt un praktizēt apziņu, tā rada jums šo iespēju ieskatīties tur iekšā, pavērst savu uzmanību no vis tā, ko es gribu sasniegt, vai kur man neapmierina, vai kas man, ko man tur vajag, vai kaut kādā veidā, pagriezt šo uzmanību uz sevi. Bez vērtējumu, bez nosodījuma. Vienkārši lūkojoties, atvērti, labsirdīgi, nevērtējumi. Jūs spēsiet ar katru šādu praksi saskārties ar sevi dziļāk un dziļāk. Jūs tur atradīsiet ļoti daudz ko interesantu. Jūs tur atradīsiet ļoti daudz kā paslēpt. Protams, tur būs arī kaut kādas tādas durvis un tādi kakti, kur jūs negribēsiet skatīties iekšā. Tas ir mūsu dabā, mūsu cilvēku dabā. Tur mēs redzam kaut kādas savas tarakānas, kaut kādas savas bailes, vai kaut kādas, nezinu, savus darbību, vēlmju, patiesos iemeslus. Bieži vien mēs negribam skatīties uz to, un tāpēc mēs izvēlamies vispār neskatīties sevi iekšā. Tik tālu, kamēr kaut kas nesāk sāpēt, ka mēs vairs nevaram bez tā. Mans aicinājums ir otrā. Izveidojiet sev šo iemaņu, pārveidojiet šo iemaņu par savu spēju, par savu īpašību. Un viss tas, ko jūs pieredzat šajā dzīvē, viss mainīsies. Šī dzīve sāks atdzīvoties priekš jums. Viņa kļūs dinamiska. Sāks notikt notikumi. Visumam šai dzīvei jūs sāksiet būt interesanti. Vai interesanti. Ja, viņi sāks ar jums spēlēties šo dzīvi. Jūs redzēsiet, kas notiek. Jūs redzēsiet, cik lielas ir jūsu iespējas. Cik bezgalīgs ir jūsu iespējas veidot savu ārējo dzīvi. Jo jūs saprotat, kur ir būtība. Tas, kas notiek ar mums, mūsu ārējā dzīve, viss tas, ko mēs redzam, sajūtam tur ārpusē, ir vien mūsu iekšējās pasaules atspūgs. Tāda, kāda mums ir iekšējā pasaule, tādu mēs redzam savu ārējo. Un bieži vien mēs gribam kaut ko labot, un mēs ķeramies klāt šai ārējai pasaulē un mēģinam viņu ielaust, dabūt tādā formā, kur mūs apmierina. Un jūs saprotat, ka tas nav iespējams. Jūs saprotat, ka tas nav iespējams attiecībā uz visu to, kas notiek. Šī pasaule ir, un viņa ir tāda, kāda ir. To, kādu vietu jūs ieņemat šajā pasaulē. To, kā jūs redzat sevi. Vai jūs izmantojat visas savas spējas, vai jūs zinat, ko jūs gribat šajā pasaulē sasniegt, šajā dzīvē sasniegt. Tas viss ir meklējums jūs iekšējā pasaulē. Iekšējā pasaulē. Un apzinātība
dod mums iespēju šajā iekšējā pasaulē ne tikai ieskatīt, bet viņu attīstīt, viņu paplašināt. Ja? Draugi, apzinātība ir arī attiecība atslēga. Tikmēr, kamēr jūs veidosiet savas attiecības, neapzināti, jūs neizvairīsieties ne no ciešanām, ne no dziļiem pārdzīvojumiem un emocionālām traumām. Jūs nespēsiet savā dzīvē piepildīt savu potenciālu. Jūs nespēsiet attīstīties pietiekami, ja jūsu attiecības ar jūsu partneri nebūs apzināts. Šajā gadījumā, pirms mēs patiešām runājam par jau nopietnām attiecībām ar partneri vai citiem cilvēkiem, es gribu teikt, ka attiecības sākās ar attiecībām ar sevi. Jo mēs katrs sev esam tie tuvākie partneri, tie dzīves partneri, tie, ar kuriem šis dzīves ceļš ir jāaiziet un jāizprot, ko mēs šeit darām. Lai šis ir pirmais punkts, par kuru mēs šodien runājam, un visu pārējo pamēģinam, pacenšamies lūkoties uz tā, caur šo apzinātības prizmu. Ja? Pat tie no jums, kuri nekad nav dzirdējuši par apzinātību, pacenšaties, es tūlīnās tātad došu jums kaut kādas pārdomas, ja, jūsu apzinātībai. Tie būs šie mīti, ar kuriem mums vienreiz un par visām reizēm mums jātiek galā. Un, darbie draugi, ja jūs skatīsieties uz šiem mītiem, uz šiem vispār pieņemtiem mītiem, caur savu apzinātību, tad jūs varat zaudēt savas ilūzijas. Jūs varat zaudēt savas dzīves ilūzijas. Un kādam tas var būt traumējoši. Un tie no jums, kuri vēlas palikt savās ilūzijās un līdz mūsu beigām dzīvot kaut kādā savā prāta pasaulē un negrib paskatīties acīs patiesai dzīvei, es noteikti iesaku jums neskatieties tā. Jo visu to, ko jūs dzirdēsiet turpmāk, jūs nevarēsiet vairs nezināt, jūs nevarēsiet vairs izlikties, ka jūs to nezināt. Un te nu būs jāizvēlas, vai turpināt ciest, vai sākt kaut kādu procesu, kaut kādu ceļu. Ja? Nu ko, aiziet? Mēs sāksim no vienkāršā. No vienkāršākajiem mītiem, no tiem mītiem, ar kuriem mēs satiekamies diendienā, un visnaivākie no tiem, vis tādi vienkāršākie no bērnības, kas mums tiek stāstīti, iespējams, kāds mums to dzirdēs par šīm te divām ābolu pusītēm, nelaimīgām, ja, kuras tagad es esmu tā viena, un es meklēju pasauli to otru, un tikai tad, kad es atradīšu to otru, tad, ja tā būs pareiza, tad mēs izveidosim kaut ko tādu, ja, no pusītēm, kad pētot būs vesela, un tad mums nebūs dzīvē nevairs problēmas, ne par ko jāsatraucās. Viss būs mierīgi, līdzeni, jā, un mēs visi tādi apgaroti ar groziņiem staigāsim, tur mēs būs iepirkties ābolus uz Āgenskalnu tirgu, un nekas vispār dzīvē, viss atrisinās. Ja? Tikai jāatrod to ābolīti. Un ja mums nav katram šīs te sajūta, ka, ja, tad tomēr iekšā ir kaut kāds nemieris, ir kaut kas tāds. Iespējams, ka tas ābolīts mums nav īstais. Vai tikko jāsalamājās, tikko ir kaut kā savu partneri, vai kaut kā nesanāk tos partneris atrast. Ja? Tā tad tur kaut kas vai no ar ābolu, vai no to ābolu rāžu, ja? Nav kārtībā šogad. Mēs neapstāsimies, mēs neapstāsimies ilgi pie šī mīta. Viņš ir tiešām diezgan bērnišķīgs, un es pieļauju, ka starp jums
nav vairs tādi cilvēki, kuri tiešām tā domā, patiešām mēs esam pilnvērtīgi visi. Mūsos katrā no mums ir savienotas abas divas šīs ābola daļiņas. Cita lieta, cik harmoniski viņas ir savienotas, tas ir cits jautājums. Cik daudz mēs spējam izmantot šīs īpašības, šīs ābola īpašības savas, tas ir jautājums. Taču izlikties to, ka mēs tagad esam kaut kas nepilnīgs puse un mums ir vajadzīga kaut kāda otra puse, ir diezgan destruktīva tāda domāšana, un viņi nekur nepieved mums, izņemot kaut kāds atkal ciešanas, kaut ko neizpratni. Kā jau minēju, šī nav tā sāpīgāka. Kad mēs pieaugam nedaudz un saskaramies ar kaut kādām dzīves grūtībām, tad neviļas mums rodās tāda pārliecība iekšā par to, kā attiecības padarīs manu dzīvi mierīgāk, laimīgāk, atrisinās manas problēmas un kompensēs manus trūkumus. Ja? Šis ir otrais mīts. Attiecības kompensēs manus trūkumus. Tas, kas man šobrīd nav, tur, kur es jūtos trūkumā, man ir jāatrod tāds partners. Man ir jāatrod tāds partners, man jāizveido tādas attiecības, kur partners man šos trūkumus kompensēs. Ja es kaut ko nemāku, man jāatrod partners. Ja es esmu bailīgs vai kaut kādā veidā nemāku iekārtoties šajā dzīvē vai kaut ko nezinu, man ir jāatrod partners. Ja? Viņš manā vietā to izdarīs. Viņš manā vietā to izdarīs, viņš pārņems kaut kādas manas funkcijas. Un tad mēs aplaužamies, vai ne tā? Mēs nedomājam par to, kas man ir jāizdara ar sevi, mēs domājam par to, kādā veidā partnerim ir jāapmierina man neapmierināti. Kā partnerim vajadzētu kompensēt manas trūkumus, manas dusmas, manu neapmierinātību. Un ievērot, ja viņš to nespēja pilnīt, viņš ir sliktais. Ne tādu partneri, ne tādu es tevi iemīlēju, vai ne? Es taču tevi gaidīju kaut ko pavisam citu. Kā tu drīkstēji, ja? Es tagad esmu vīlusies tevī, ja es esmu vīlies tevī. Tu vairs neattaisno manas priekšstats, manas cerības uz tevi, ja? Es taču cerēju, ka tu man tagad dos visu to mieru un kompensēs. Tas izskatās, ziniet, kā divi tukši leduskapi saskarās. Tiecās viens pret otru, domājot, ka otram tur pilns kaut kad būs, un viņi atver tagad tās vārdus, dod man. Un patiesībā ir tā, ka tam otram nav, nevienam nav. Un es pat gribētu vēl jaudīgāku alegoriju piedāvāt. Šie nav nekādi leduskapi. Patiesībā katrā no mums ir milzum daudz enerģijas, milzum daudz resursu, potenciālu, superenerģiju. Mēs esam tā kā atomelektrostācijas, iedomājieties. Un satiekoties šiem diviem cilvēkiem fiziskā veidā, šīm divām personībām, mēs tā kā satiekās divas apakšstācijas, ja? Divi transformatori, kuriem šīs enerģijas ir daudz. Viņiem pašiem, katram šim transformatoram, pašam šie vadi ir drusku tur sajaukti, un viens otrs tur ir aizmirsts kaut kur pielikt vai vēl kaut kādā veidā. Un viņi cer, kad savienojoties, ja, tā uz dūlo tagad nāc, saspraudīsim tos vadus visus kopā, ja, un viss tā mašīna mums aizies. Neaiziet tā mašīna, viņa aiziet pa gaisu, jo tās enerģijas ir daudz, un iebāžiet kaut kur kaut kādas nepareizo voltāžu, kaut kādās nepareizās vietās. Jūs saprotat, kas tur notiek? Ja mēs neesam gatavi, ja mēs neesam sakārtojuši, ja pat nezinām, kādā veidā mums šie vadi katram, ja, kā
Mums ir, kā mēs esam veidoti, priekš kam mēs esam veidoti, ko mēs gribam šajā pasaulē. Kāpēc? Kā mēs varam cerēt uz to, ka satiekoties diviem cilvēkiem, pie kam nezinot, neviens mums nav mācījis, neviens nezina, ko mēs gribam panākt. Ja, tikai tāpēc, ka mums ir iekšējā kaut kāda pievilkšanās, kad varbūt cits tā dara, vai kaut kāda fizioloģiska tieksme, mēs savienojamies un dzirksteļojam. Un bieži vien šī dzirksteļošana noved pie tā, ka mēs traumējam viens otru. Un ja mēs traumējam viens otru, un ja mēs nezinām, nemākam sevi dziedināt, tad šīs traumas ir uz ilgu laiku, ja ne uz visu mūžu. Mēs bieži vien dzīvojam ar šīm traumām, ciešam, un tā arī pavadām šo dzīvi, nezinot, ka šī dzīve mums varētu būt pavisam savādāk. Pavisam citādi. Lai mēs atbrīvotos no šī otrā mīta, draugi, negaidiet, ka jūsu partners kaut kādā veidā kompensēs jūsu trūkumu. Tas nav viņa uzdevums. Viņš neaizklās to, kā jums nav. Tas ir jūsu paša uzdevums. Jūsu paša uzdevums. Jo no tā izriet mūsu trešais mīts. Un trešais mīts skan tā. Attiecības atbrīvos mani no atbildības par manu dzīvi, par savu dzīvi, par to, kā es piedzīvoju, kas ir man notiek, cik es esmu laimīgs, cik es esmu nelaimīgs. Jā. Kādam šajā dzīvē, un tā skaitā partneru pienākumos, ietilpst padarīt tavu dzīvi laimīgu. Un tā mēs neapzinoties, mēs tā domājam. Neapzinoties. Mēs domājam, ok, tagad es esmu kaut kādās attiecībās, un ja es neesmu laimīgs, ja es neesmu pietiekams, ja es varu, es varu deleģēt atbildību par savu dzīvi savam partnerim. Jo tagad, es neattīstos, vai es nemācos, vai es nedaru, tāpēc, ka man ir ģimene, tāpēc, ka man partners negrib to, tāpēc, ka man tagad nav laika, tāpēc, ka man tagad partners pieprasa, lai es brauktu pie sievas mātes, tur, piemēram, un būvētu gurķiem siltumnīcas, piemēram. Ja? Viss, ko man darīt? Es jau neko. Ne? Jūs zināt, kā saucās šāda kā saucās šāda te uzvedība, kā saucās šāda te attieksme pret dzīvi. Ja? Tas ir upuru sindroms. Upuru sindroms. Es deleģēju atbildību par sevi, par to, kas ar mani notiek, un kaut kādām trešām personām. Kā jums šķiet, cik tas ir racionāli, cik tas ir pareizi savai dzīvē? Taču mēs tā darām, vai ne tā? Savu veselību, uz savu atbildību par savu veselību mēs bieži vien deleģējam dakterīšiem. Kāpēc viņš man nevar izaktēt? Tev paliek. Kas tā vēl brāvs, jā? Par savu dzīvi. Kāpēc es man tā? Tur valdība, tur vēl kaut kas, tur vēl kaut kas. Sanāk, man apkārt ir tādas situācijas, tādi apstākļi. Un es esmu tas, kurš vienkārši pakļaujas. Es neko nevaru izdarīt. Ja? Tā ir pieņemta. Es esmu tas un tas. Es noņemu atbildību no sevis savā ģimenes dzīvē, savā partnerattiecību dzīvē un nodot viņus partneriem. Viņš saka, jā, man tāds partners gadījums. Sakiet, draugi, kā jums šķiet dzīves beigās, tad, kad jums vajadzēs pārskatīt to visu un sev atskaitīties par to, ko jūs spējāt šajā dzīvē. Ko jūs uzspējāt? Vai jūs piepildījāt savu potenciālu? Vai jūs izdarījāt to, ko jūs varējāt izdarīt šajā dzīvē? Kā jums šķiet, vai jums nāksies, vai jums derēs tādas atrunas, ka es jau būtu ar mieru, bet kad man tāds trāpījās, tāda sieva vai tāds vīrs vai kaut kas, un tas man nederē.
Un tāpēc es tā nedarīju, un tāpēc es biju nelaimīgs, un tāpēc es mocījos visu dzīvi. Taču ne, vai ne? Mēs atkal atgriežamies pie tā paša. Un ievērot visu mūsu šī pirmās nodarbības webinārs bija veltīts tam, kad mēs tā un savādāk mēs pierādījām sev pirmkārt to, ka ir jāsāk no sevis. Un šis ceļš pie sevis ved caur sevis izpratni. Šī sevis izpratne rodās caur apzinātību. Un tikai tad, kad mēs izprotam sevi, tad, kad mēs zinām, kādā veidā mēs esam darbojušies, vai vismaz mēs cenšamies atbildēt uz jautājumu, kas es tāds patiesībā esmu, kāpēc es esmu nācis uz šo pasauli, šajā pasaulē, kāds ir mans uzdevums šajā pasaulē, ko es varu iespēt šajā pasaulē. Jums nav tevi jāatbild. Jums nav uzreiz jāatrod atbildes uz šiem jautājumiem, bet jums viņš sev ir jāuzdod un jāpieņem par dzīves svarīgu. Par tiem jautājumiem, neatbildot uz kuriem jūs nespēsiet izprast sevi līdz galam. Lai tas ir tas virziens, kur jūs lūkojaties sevi savā iekšējā pasaulē. Un tas ir pirmkārt. No šī mirkļa, tad, kad jūs jūtat sevi, tad, kad jūs esat saskārušies ar šo sevis izzināšanas brīnumu, tad jūs lūkojaties pēc pārējiem. Un tad man ir šobrīd, mēs esam apmēram pusē, drusku pāri, man ir jautājums pie jums, jo, lai mēs tiešām spētu atrast pareizo punktu, pareizo saskarsmes punktu, nolikt pareizo nolūku savai dzīvei, mums ir pareizi jāatbild uz jautājumu par attiecību, vai ne tā? Mums ir jāuzdod pareizais jautājums. Un šis jautājums skanēs tā. Jūs arī cenšaties atbildēt uz to, un padomājiet, mums būs laiks vēl līdz beigām. Es šo jautājumu uzdodu, un jūs pacenšaties man atbildēt uz viņu. Ja? Ierakstiet kaut kādās sentencēs, 2, 3, 4 vārdos. Un tie, kuri vistuvāk būs, vistuvāk pareizi atbildēt, tiem būs dāvana. Dāvana būs visiem. Viss, kas noklausīsies līdz galam, dāvana būs visiem. Bet tie, kuri atbildēs vistuvāk, tiem būs īpaši dāvana. Mēs pēc tam pārbaudīsim. Tātad jautājums ir sekojošs. Priekš kam? Priekš kam ir vajadzīgs attiecības? Priekš kam es gribu? Kam man tas ir svarīgs? Priekš kam es esmu attiecībā? Priekš kam es gribu būt attiecībās? Priekš kam es ilgojos pēc attiecībās? Pacenšties atbildēt atbilstoši savai pieredzei. Nevis to, ko jūs esat kaut kur izlasījuši, vai jūs zināt pareizo atbildi, vai jūs kaut kur esat to dzirdējuši. Bet tā kā jūs dzīvojat, tā kā jūs jūtat, kas ir jūsu nolūks? Jo šajā jautājumā slēpjas esence. Tanī mirklī, kā jūs spēsiet uz šo jautājumu atbildēt, un atbildēsiet pareizi. Pareizi, tas nozīmē atbilstoši visuma likumiem. Pareizi, tas nozīmē tā, ka jūs nenonāksiet pretrunās ar šo dzīvi, ar dzīvi kā tādu. Un tāpat kā mēs, tad, kad mēs nonākam pretrunās visos šajos iepriekš minētos mītos par attiecībām. Jūs saprotiet, mēs nonākam šajās pretrunās, mēs meklējam tur, kur nav. Mēs sitamies ar galvu ar pieri sienām un nevaram atrast, un tur mēs paliekam nevarīgi nošļaut. Nē, viss nav. Mēs nezinām, kur.
Esat redzējuši, ja kādreiz, ka tur mušiņas vai bitītes sitās pa logu, mēģina tikt ārā un blakus ir atvērta durvis. Un jūs domājat, ej, nu, padod drusciņu atpakaļ, paskaties. Un tu redzēsi, cik viegli tur tikt. Bet nē, sitās un sitās, sitās un sitās. Tas, ko mēs varam šobrīd izdarīt ar šīm mūsu tēzēm. Tā kā šī mūša var bitīte, atgrieziet drusciņu atpakaļ, uzdot sev jautājumu. Priekš kam? Priekš kam? Nevis kāpēc, nevis kāpēc, bet priekš kam. Tā, lai augtu un baudītu sirdsmieru, baudītu. Tātad, lai baudītu, attiecības vajadzīgas, lai augtu, attīstītos un notiktu virzību. Ja? Raksta mums Dāce, lai augtu, lai radītu, lai izdzīvotu sevi pilnībā, sevis iepazīšanu un pilnveidošanu. Pilnveidošanu. Dalītos, lai dalītos mīlestībā. Mīlestībā, vai ne? Nevis meklētu mīlestību, jā, vien tur tā mana mīlestība, šī tā nav mana, tā nav. Kur ir man? Dalītu. Lai dalītos, tas nozīmē, ka kaut kam tur jau tā kā jābūt. Tā, jau, draugi, jūs esat sanākuši šeit visi super advancēti. Es nezinu, priekš kam es jums stāstīju visu iepriekšējo. Iespējams, ka jūs to jau visu zinat. Bet tas mums ir nepieciešams, tāpēc, ka šajā smalkajā pasaulē mēs iesim nākošajā nodarbībā. Atcerieties, mums ir divas nodarbības. Smalkajā pasaulē mēs dosimies nākamajā nodarbībā. Šajā mums ir jātiek galā ar to, kas mums traucē, tas, kas mums bremzē. Ja? Tādēļ ļoti labi, ka jūs jau zinat, kā attiecības nav priekš tam, lai es kaut ko sasniegtu, kaut ko tur iegūtu priekš sevis vairāk, un iekārtotos, un arī nelaimi paudīt. Lai augtu, nu ko, varētu teikt augtu, ja? Nu, es saprotu, jūs visdrīzāk domājāt augtu. Garāk? Droši vien augtu garīgi, ja? Attīstītos, lai nestāvētu uz vietas. Svarīgi atzīme, draugi. Vai vienmēr jūs esat domājuši par to, es šobrīd stājos attiecībās, vai es šobrīd esmu attiecībās, lai augtu? Un ko tas nozīmē? Ko tas maina mūsu izpratnē? Ko tas maina mūsu uzvedībā? Ko es esmu domājis? Pamēģināsim tagad tieši no šī paša rakursa paskatīties un iepazīt, nu, kaut vai šos te trīs visuma likumus, kuri iespējams palīdzēs mums. Ja? Vēl skaidrāk saprast, atbrīvoties no tā, kas nav, no tām ilūzijām, un saprast, ko un kādā veidā šīs attiecības mums var dot. Un tā, pirmais visuma likums atkal ir attiecināms uz katru atsevišķi, individuāli. Ne mūsu attiecību kontekstā, bet vispār, bet kaut gan arī attiecību kontekstā. Protams, arī. Tas ir pirmais visuma likums, ar ko mēs sākam visas apzinātības nodarbības, visas apzinātības kursus. Jo nesaskaroties ar viņu, neizprotot un nepieņemot to līdz galam, mēs turpinām dzīvot ilūzijās. Mums to vajag. Un tā pirmais visuma likums. Šī dzīve, ja mēs ņemam to kā ceļojumu, ir mana vai tava, jūsu individuālā pieredze. Individuāli. Tas nozīmē, ka tieši tāpat kā jūs piedzimšana, kur jūs pieredzējāt. Tieši tāpat kā jūsu
aiziešana no šīs pasaules, kur arī jūs pieredzēsiet totāli individuāli, totāli vientulīgi. Ja? Neskatoties uz to, cik daudz apkārt jums būs radi un draugi, un šī būs jūsu individuālā pieeja. Un viss, kas notiek pa vidu, viss tas, ko mēs saucam par savu dzīvi, ir mūsu katra individuālā pieredze. Neviens nespēja pieredzēt to mūsu vietā. Mēs nespējam pieredzēt nevienu citu dzīvi, nevienu citu pieredzi viņa vietā. Un līdz ar to mūsu galējā atbildība par visiem lēmumiem, par to, kas ar mums notiek, attiecas pirmām kārtām uz katru no mums. Katrs mūsu lēmums pēdējā instance ir atbildība, ir katrā no mums. Mums var būt apstākļi, mums var būt ļoti sarežģīti apstākļi, mums var būt spiediens, bet jebkurā gadījumā šis pēdējais, galīgais lēmums ir katra mūsu personīgais lēmums, un mums par šo personīgo lēmumu būs jāatbild. Ja šis ir karmas likums, ko sēs, to pļaus katram, katrai, vai to, ko mēs saucam par cēloni un seku likumu. Ja katram cēlonim ir kaut kādas sekas, katram sekām ir kaut kāds cēlonis. Un mūsu gadījumā, mūsu dzīves gadījumā, lai kā tur būtu, pašās beigās mums būs jāatskaitās pašiem sev par to, ko mēs šajā dzīvē iespējam. Līdz ar to visa atbildība, ja, guļās uz mūsu rīcību, uz mūsu lēmumiem. Ar to mēs sākam. Tas attiecās arī uz mūsu attiecībām. Tad mirklī, kad mēs domājam, kā šis cits cilvēks, kāpēc viņš man neizdarīja tā, kāpēc viņš uzvedās ne tā, kā es gribu, kāpēc viņš neatbilst manam pasaules priekšstatiem. Ja? Atcerieties, kā bija kaut kādā laikā, jaunības gados, kad jums arī droši vien kaut kādas romantiskās attiecības. Tas ir šīs romantiskās attiecības, romantiskā mīlestība. Tad, kad jūs iemīlaties savos priekšstatos, ja, savā gleznā, savā nevis cilvēkā, nevis tajā, kāds viņš ir, jūs pat nezināt, kāds viņš ir. Jūs iemīlaties tēlu. Un pēc tam jūs mēģināt kaut kādu konkrētu tēlu un dabūt, kaut kādu cilvēku dabūt šajā tēlā iekšā. Un jūs esat dusmīgi, ja šis cilvēks pretojāt, kaut kādā veidā krīt ārā no tā tēla. Un tādi, jā, tad atkal ir vilkšanās, vai ne? Vilkšanās un pārmetot. Šī gadījumā mēs runājam par to, ka neviens neko mums nav apsolījis šajā dzīvē. Tad, kad mēs nācām uz šo dzīvi, šajā dzīvē, kad mēs dzīvojam, mums neviens nebija solījis, kā mums radīsies ideāli apstākļi. Neviens nesolīja mums ideālus, visgudrākos, visjūtīgākos un iejūtīgākos vecākus. Un mēs saņēmām savā bērnībā pietiekami daudz un dažādas emocionālas traumas, kaut kādas programmas, prāta, bažas, kuras aizvien mūs tura, un mēs saņemam to no vecākiem. Taču, cik nepareizi būtu turēt kaut kādu naidu vai aizēnu uz saviem vecākiem. Un ja mēs domājam, tad jā, mums tam būtu jābūt, viņam ir jābūt tādam, manam partnerim ir jābūt tādam, kādam mēs gribam. Ko tas prasīs no mums? Mūsu nervus, mūsu kārtējās dusmas, mūsu kārtējo neapmierinātību. Visu to, kas mums saindē dzīvi. Jo kur dzīvo šī dusmas, kur dzīvo šis aizvainojums, kur dzīvo vainas apziņa. Katrā no mums. Un tikmēr, kamēr mēs būsim dusmīgi uz kādu, tikmēr, kamēr mēs jutīsim neapmierinātību, aizskaitinājumu, jebkās, kas traucē mūsu pasaules mieru, mūsu pasaules harmoniju, kam no tā būs labāk un kam no tā būs labāk?
Vai ir vērts turēt aizvainojumu par kaut kādām sen notikušām lietām, sen notikušiem cilvēkiem? Viņš man izdarīja tā. Kurš jums solīja šajā dzīvē, ka viss būs viegli? Jā, parādīsies kaut kāda cilvēka, būs kaut kāda apstākļa. Tas, ja jūs esat ceļotāji šajā pasaulē, tas nozīmē, ka tas ir izaicinājums, ka jums jāiziet cauri. Jums ir jāiemācās pārvērst šo situāciju sev pa labu, kļūst stiprāk, mācīties, veidot savus saucamos soft skills, ja, savus iekšējās īpašības, mācīties piedot, mācīties izprast cilvēku, mācīties nu, nodot, deleģēt savas kaut kādas vēlmes, sarunāties un sastāties. Tātad viss mainās tajā mirklī, kad tas notiek apzināti. Tajā mirklī, kad mēs zinām, kur mēs atrodamies, priekš kam mēs to darām un kādā veidā mēs varam, tā kā jūs rakstījāt, augt kopā, dot no sevis labāko, ņemt, dot, tādā veidā miedarboties. Un tātad pirmais šis visuma likums bija par to, kad mēs katrs piedzimstam šī mūsu personīgā pieredze, ja, par kuru mēs esam atbildīgi. Otrais visuma likums vairāk attiecās uz attiecībām pareizi. Un viņš arī var ļoti nopietni mainīt jūsu priekšstats par dzīvi. Un viņš skan tā, ja kādas attiecības mums ir dots uz laiku, ja kādas attiecības ir laicīgas. Un plus pie tā mēs nezinām, cik ilgs laiks mums ir dots šīm attiecībām. Un piekrītat, mēs nevaram zināt. Un neviens mums nav garantējis, ka šīs attiecības, kurās mēs atrodamies, vai būsim, vai kaut kādā veidā, ka viņas ir mūžīgas, nekādas. Pat, ja tas notiks, ja mēs nomirsim vienā dienā un vienā mirklī, ja, kā pasakās, protams, mīlēja viņus viens otru, mīlēja un nomira vienā dienā, vienā mirklī. Pat ja tā, vienalga, tas laiks būs beidzies. Ne tā. Bet biežāk notiek savādāk. Biežāk notiek, kā visu laiku kaut kādā veidā beidzās ātri, nevienmērīgi. Un mēs nekad nezinām, vai viņš beigsies strauji un pēkšņi. Vai viņš vienkārši izkusīs un pazudīs un notiks tāda attālināšanās. Mēs jutīsim, ka šī cilvēka vairs nav mūsu sirdī, ka mēs viņu pazaudējam. Tas var būt ļoti dažādi. Bet, ja mēs esam apzināti šim mirklim, tad mēs rēķinamies ar to. Šīs attiecības, jebkādas attiecības, mums ir dotas uz laiku, uz mieru. Un ja mēs esam apzināti, tad mēs varam paši izvēlēties, kā šo laiku šajās attiecībās pavadīt, ko no šīm attiecībām ņemt, ko iegūt. Vai šīs attiecības izmantot, lai bremzētu viens otru, lai kaitinātu viens otru, lai manipulētu, izrādīt savu neapmierinātību, mēģināt kaut kādā veidā pagriezt šo partneri, izveidot viņu tādu, kādu gribu es. Var. Katrā ziņā sautīgi cilvēki. Ja viņi ir labi manipulēti, tad viņi var no partnera dabūt, saņemt to, ko viņi vēlas. Taču es gribu teikt, ka nesautīgi cilvēki, viņiem ir laika, ka viņi attiecībās apzināt. Viņi spēj saņemt un iegūt no attiecībām to, kas sautīgiem pat sapņos norādīts. To, ko sautīgi cilvēki priekšstatā nevar sev rast. Jo tas, ko mēs varam saņemt no attiecībām,
Ā, tad, kad mēs esam atvērti. Tas ir daudz, daudz vairāk. Mums nav vērts savu dzīvi, savu laiku, savu uzmanību tērēt tur, kuru mēs šo enerģiju zaudējam. Draugi, paskatieties mūsu dzīves enerģiju. Jūs esat kādreiz domājuši, kas ir tā mūsu dzīves enerģija, kur viņa rodās, kā viņa izpaužas? Kāpēc viņa ir tik svarīga un kāpēc visi viņu grib? Mūsu dzīves enerģija ir mūsu uzmanība. Viņa atrodas mūsu uzmanības galā. Mēs varam kaut ko veidot, radīt, mācīties, dzīvot tikai tad, kad mēs esam uzmanīgi tur, kur tiek vadīta mūsu uzmanība. Un mēs nevaram šo uzmanību nekādā veidā sašķelt un dubultot. Mēs varam pārlikt no vienas vietas uz otru. Ja? Tā kā mēs dzīvē arī bieži vien darām. Ja? Mūsu uzmanība lēkā. Viņi tā kā mēģina uztvert visu. Ja? Tur ir kaut kādi kairinājumi, tur mēs arī domājam, tur mūsu prāts domā līdz, ja, satiekās ar visām schēmām, ar visām pretrunām, ar visām tām sistēmām un visām tām, kas mūsu prātā ir. Un bieži vien mēs bez šīs apzinātības, bez šī centra, bez šī sava kodola saimnieka, mēs jūtamies kā laiva, ja, kura ir bez airiem vai bez airētāja kaut kur jūras dzelzmēs, ja, kur ir visi vēji, visas straumes, visi viļņi, ja, ir pakļaut. Mēs esam pakļauti šiem viļņiem. Ja, viss tas, es gribu, no tā es baidos, tur man sauc, tur man biedē. Un ja man nav šī centra, ja man nav šīs apzinātības un kodola, es nezinu, kur es ar tādu šīm, kā es jūtos, ko es gribu sasniegt. Vai es dodos pareizā virzienā, vai nē? Ja es to nezinu, es esmu ļoti viegli manipulējams. Mani var darīt, ko es gribu. Ja. Tieši tādēļ, tad mirklī, kad mēs runājam par apzinātām attiecībām, šīs attiecības pirmkārt sākās ar sevi. Tā. Un tātad trešais šis jautājums, kas izriet no tā, ja, priekš kādam nolūkam, priekš kam es gribu, priekš kam es veidoju šīs attiecības. Ja. Un attiecīgi, ja mēs izvēlamies šīs apzinātās partneru attiecības, kuras veido apzināti cilvēki, tad mirklī mūsu partneris kļūst par mūsu skolotāju. Vai ne tā? Vienlaicīgi viņš arī mūsu skolotājs, bet vienlaicīgi mūsu skolotājs. Mūsu attiecības kļūst dziedinošas. Mēs spējam atbalstīt viens otru. Mēs izvēlamies atbalstīt viens otru. Un mēs izprotam, ka principā šīs attiecību dziļākā jēga ir tieši tajā, ka mēs spējam palīdzēt viens otram attīstīt, augt. Palīdzēt izveidot vidi, kurā mēs augam paši, attīstamies paši, palīdzam, atbalstam attīstīties savam partnerim un pēc iespējas augstāk tramplīnu izveidojam saviem bērniem. Šis tramplīns ir mūsu garīgā apziņa, jo visu savu dzīvi, ja mēs lūkojamies uz savu dzīvi tikai kā uz prātu un ķermeni, mēs esam nepilnīgi. Tikai tad, kad mēs izprotam to, ka mēs esam vairāk nekā prāts un ķermenis. Kad mēs neesam nejaušība, kur ir apmetuši šo pasauli kaut kādā veidā un aizies kaut kādā nebūtībā. Bet tam visam ir dziļš sakars, un ka šīs spēles noteikumi sniedzās daudz pāri tam, ko mēs zinām, tam, ko mums stāda priekšā šajā pasaulē. Man bija tā pieredze, man bija tā lēme piedzīvot, pieredzēt
šo te garīgo pieredzi. Mēs to saucam par garīgo apmošanu. Bet pēkšņi mēs spējam pārplēst noņemt šīs zvīņas no acīm un ieraudzīt, ka šī pasaule patiesībā ir daudz, daudz plašāka. Un mēs katrs esam kaut kas daudz, daudz lielāks un pamatīgāks, nekā mēs spējam iedomāties pašā sev. Ka mēs esam savienoti viens ar otru, ar daudz, daudz jaudīgākiem un nozīmīgākiem sakariem un saistībām, ka mēs esam vienkārši savienoti daudz vairāk, nekā esam atdalīti viens no otru. Un šajā ziņā man un mums ar Bavānī un arī visiem tiem mūsu studentiem, kuri pieredzēja mūsu kursus, ļoti, ļoti noder šī tantras zinātne. Tantras zinātne, kura mūsu gadījumā dod mums iespēju izprast šo mūsu ceļu. Proti, viņi piedāvā mums karti, dzīves karti. Iedomājieties, mēs atnākam uz šo pasauli, mēs nezinām, kur mēs ejam, kāds ir mūsu potenciāls, priekš kam mums kaut kas jādara, ko mēs varam, kādi ir mūsu resursi. Saskaroties ar savu apzinātību, mēs it kā ieslēdzam to lukturību. Mēs varam redzēt apkārt, kas notiek, un kā tas sastāv šī mūsu dzīve. Mēs varam ieskatīties savā iekšējā pasaulē. Bet taču, lai mēs kaut kur virzītos, un attiecības tieši tāpat kā mūsu dzīve, noteikti ir virzība. Un tas ir 4. attiecību visuma likums. Attiecības vienmēr notiek dinamikā. Attiecībām ir jābūt dinamikā, un viņas visu laiku virzās. Viņas virzās plašumā, vai viņas virzās dziļumā. Mums tur ir ļoti daudz šīs te šķautnes un ļoti daudz dimensijas, kur mēs varam paplašināties. Mēs atklājam aizvien jaunas un jaunas saskarsmes dimensijas tādā mirklī, kad mēs esam apzināti. Un es solīju jums šo te galveno apzinātības instrumentu, caur kuru jūs varat izveidot savas attiecības. Sākt savas attiecības padarīt par apzinātām attiecībām. Un šis instruments pašā sākumā un visvienkāršākā savā izpausmē ir tikai un vienīgi uzmanības, koncentrēts un nepastarpināts uzmanības klātbūtne. Tādā mirklī, kad jūs ar savu partneri patiešām satiekat. Tādā mirklī, kad notiek tuvība. Un tuvība, jebkura tuvība var notikt tikai tad, kad satiekās jūsu uzmanība. Ievērojiet, bieži vien mēs dzīvojam zem viena jumta ar cilvēkiem. Vedam bērnus uz skolu, kopā braucam ceļojumies uz teātriem un uz restorānu. Bet mums neizdodas satikties. Mums neizdodas savienoties tuvībā. Mēs nesaskaramies. Patiesībā ne. Un šī saskarsme un mūsu spēja saskarties apzināti ar mūsu uzmanības klātbūtni ir kā tādi 2 lāzeri, kuri momentāli savieno mūsu garīgo pasauli. Bieži vien, un sevišķi domāju vīriešiem, kur ir attiecībā, bieži vien droši vien, kad ir tāda frāze, ko kur ausīs viņi ir dzirdējuši, kad sievas saka, man pietrūkst tavs uzmanības. Ir tā. Man ar tā ļoti daudz reizi ir bijis agrāk. Un es
Es kaut kā dusmojos, to es nezinu. Nu, tas kaut kā aizskait, es domāju, kā var, ko nozīmē par maz, ko nozīmē, cik daudz, kā mēs varam to izmērīt, pēc kādiem kritērijiem, kad ir daudz, kad ir maz. Līdz vienā mirklī es sapratu, ka mēs vispār nesniedzam viens otram uzmanību. Saprotiet, mēs dzīvojam dienu dienā, un mēs nespējam sniegt šo uzmanību, jo mēs nesavienojamies apzināti. Mēs pieskaramies viens otram garām ejot, vai formāli, vai mēs varam apskauties un skatīties kaut kādu kino, ja, televizoru. Bet tāpat laikā mūsu uzmanība nav šajā saskarsmē. Un tādā veidā viņi ir tukši. Viņi ne tikai satuvina mūs, viņi vēl jau vairāk viņi degradē mūsu šo te smalko saskarsmi, ko mēs saucam par fizisko saskarsmi. Patiesībā tā ir ārkārtīgi vērtīga. Patiesībā mūsu ķermenis spēj sarunāties daudz skaidrākā valodā un saprotamākā nekā mēs izrunājot vārdus. Mūsu ķermeņi nemelo, mūsu ķermeniskās sajūtas nemāk melot, atšķirībā no ausīm, atšķirībā no acīm, ja, kurām mēs uzticamies tik ļoti ļoti. Tādēļ, tā kā mums ir vēlreiz atgādīt divas nodarbības, visi tie, kuri sajūtīs, ka šis ir tas virziens, kas jūs saista. Nākošajā nodarbībā es jums iedošu vēl precīzākus, vēl smalkākus prakses, bet šajā saņemiet lūk šādu. Pamēģiniet ar savu partneri. Tagad mums būs cik? Mums ir šodien ceturtdien, piekdien, sestdien, šīs pa 3 dienas. Atrodiet laiku, viņš prāt, šis laiks pusminūte, minūte, cik jums vajag brīdi ar savu partneri, lai jūs saskaroties ar savu partneri, fiziski saskaroties. Lai jūs abi to uztvert kā praksi un pārcelt savu uzmanību apzinām uz šo saskarsmes vietu. Jūs sēžat kaut kur vai kaut ko darat un savienojat savas rokas. Sarunājat, savienojat savas rokas. Elpojat. Izdariet šo iekšējo piepūli. Jūs atradīsiet jūsu iekšējā pasaulē ir tāds muskulis, kurš spēj jūs atgriezt šajā vietā, šeit un tagad. Šo muskuli nav grūti atrast, un atgriezt sevi šajā mirklī klātbūtnē ir diezgan viegli. Noturēt ir grūti. Ja? Jūs nākošajā mirklī jūtat, ka kaut kur prāts jūs ir kaut kur aizvērts. Bet tad, kad jūs esat divatā, jūs varat šo praksi izdarīt daudz veiksmīgāk, daudz precīzāk, daudz dziļāk. Jo jūs jūtat atbildību viens pret otru, jo jūs kontrolējat zināmā mērā viens otru, un jūs neļausiet viens otram haltuvēt. Tur ir apslēpts mūsu tantrisko prakšu galvenais princips. Mēs ejam dziļāk savās sajūtās, mēs paši atrodam savas robežas un spējam viņus pārkāpt. Mēs izprovocējam sevi jaunas sajūtas, tādas, kuras mums agrāk nav bijušas, jaunas situācijas. Mēs saskaramies atkal ar savām robežām, un tiekam tām pāri. Tādā veidā mēs paplašinamies. Ja? Un to mēs varam darīt divatā daudz efektīvāk nekā katrs pa vienu. Šajā gadījumā, ja jūs esat viens vai viena un jums nav partneri, ar to darīt. Savienojot savu plauktu ar savu sirdi. Tas ir vienlīdz jaudīga praksa, jaudīga tehnika, kad jūs aizverat acis, lai nekādi ārēji apstākļi, kaut kādi ārējie kairinātāji nenovērst jūsu uzmanību. Ļaujiet sev 1 minūti. Dažreiz tas aizmīt 4, 5 ieelpas un izelpas. Savienojiet savu uzmanību, pārceļiet savu uzmanību ar šo saskarsmes vietu. Ieelpojiet no savas sirds.
Elpojiet savā plaukstā. Savienoties un vienkārši vēroties. Atbrīvoties šajā savā. Tad, kad jūs esat divatā, saskarieties savā starpā un atcerieties savu izelpu, jūs vadat savu uzmanību. Caur izelpu jūs vadat arī savu enerģiju. Kur dodās jūsu uzmanība, tur dodās jūsu enerģija. Jūsu enerģija plūst pakaļ jūsu uzmanību. Ja jūs pievienosiet vai uzmanības plūsmai vēl elpu, izelpu, jūs izelpojat no savas sirds. Jūs saskaties ar savu sirdi, jūsu roka ir partneri, apskāviena, saskarsme. Jūs savienoties ar savu sirdi, izelpojiet. Iztēlojieties, ka šī enerģija, jūsu elpa, jūsu nolūks caur jūsu roku tiek novadīti partneri rokā. Un savukārt ar ieelpu jūs ieelpojat partneri enerģiju. Ja? Proti, jūs partneris ir pieslēdzies viņiem ieplēt. Jūsu uzmanības ir saskārušās. Un vērojiet, kas notiek ar jūsu roku. Un vērojiet, kas notiek ar jūsu sirdi. Un vērojiet, kas notiek ar jūsu kopējo stāvību. Jūs būsiet pārsteigti un izbrīnīti. Jūs piedzīvosiet tādus tuvības mietus, kādus jūs bieži vien nespējat piedzīvot pat seksa laikā. Jo šī ir totāla uzticēšana. Šīs ir totāls savienošanās. Viss smalkākajā līmenī. Ne tikai fiziski. Jūsu uzmanība ir tu. Tas nozīmē jūsu emocijas izpausme. Izveidojot sirdī pateicību savam partnerim par šo klātbūtni, par šo īso pieredzi. Lai tās ir 3 minūtes, 4 minūtes, cik tas prasa? Savā sirdī ieelpojiet un izelpojiet, nododat savam partnerim to cauri. Jūs redzēsiet, kad pēc šīs īsās prakses jūs saitīsiet tādu mīlumu, tādu tuvību, tādu izpratni ar savu partneri, kuru jums ir grūti sasniegt, pat kaut kādās diskusijās ar viņu, ja? Jo tad, kad jūs vēršīgi ēdat kaut kur restorānā, kāds domā par kaut kādām savām lietām, vai kad jūs skatāties kīnā, kad jūs it kā esat kopā, bet patiesībā jūs esat šķirti. Nākošajā nodarbībā, tā kas mums būs pirmdien, es jums iedošu vēl vienu smalkāku uzdevumu, bet šajā es ātri pateikšu jums trešo visu likumu. Tas būs nedaudz ar tādu avansā uz priekšu, jo mēs taču dosimies dziļāk. Mēs taču dosimies dziļāk, lai šo saskarsmi atklāt šo saskarsmi pasauli. Un šeit ir svarīgi zināt un apzināties trešo visu likumu par attiecību. Ja? Mūsu kapacitāte, mūsu spēja just otru cilvēku. Sniegt otram cilvēkam balvu. Mīlēt otru cilvēku. Šī kapacitāte tiek noteikta pēc mūsu spējas just, mīlēt, saskārties ar sevi pašu. Šis ir tas limits. Mēs tieši tik spējam mīlēt kādu citu, cik spējam mīlēt sevi. Jebkurš cits spēja mīlēt vai just jūs, man, cik spēja just es sevi. Jo dziļāk es jūtu sevi, jo smalkāk es jūtu sevi. Jo smalkāk es sevi saprotu, jo smalkāk es spēju saprast savu partneri, citus cilvēkus un pasauli vispār. Un tādēļ pirmais solis, kas mums ir nepieciešams priekš tam, lai mēs spētu doties un piedzīvot un pieņemt no attiecībām visu to potenciālu, ko šīs attiecības mums spēj dot, mums ir jāsāk ar sevi, ar šiem soļiem, sevis izzināšanā, sevis izpratni.
Mēs sākam ar sevi un ar apzinātības praksi. Nu, kā jūs saprotat, varbūt jau zināt, apzinātības prakses galvenā, fundamentālā, centrālā tehnika ir meditācija. Ir meditācija. Bez šīs tehnikas, bez šiem treniņiem mums nav iespējams attīstīt savu apzinātību. Mums nav iespējams integrēt visu to iemācīto savā dzīvē, jo meditācija ir pats kodols. Meditācija veido mums šo iemaņu pašu centru, pašu esenci. Mēs spējam vērot nepieslēdzoties. Mēs spējam pārvaldīt savu uzmanību un spējam just, ka šī mūsu uzmanība vairs mums nepakļaujās. Mēs spējam atrast sevī šo gribas spēku, lai katru reizi atskārstot, ka šī uzmanība ir kaut kur aizpeldējusi, atkal atgriezt viņu atpakaļ pie sevis. Atkal atgriezties šeit un tagad, savienot ar savu vēlu, savienot ar savu klātesamību un vērot to, kas ir man notiek, ieskaitot savas domas un sajūtas. Šī ir prakse, ar ko es iesaku jums sākt. Tehnika, neatkarīgi no tā, vai jūs esat attiecībās, gribat attiecības, lūkojaties pēc attiecībām, vai nē. Sāciet ar meditāciju. Sāciet ar 5 minūtu, 10 minūtu meditāciju dienā. Tas ļaus mums sajust sevi smalkāk, izprast sevi smalkāk, un līdz ar to izprast smalkāk visu šo pasauli, visu to, ko mēs spējam šajā pasaulē veikt. Nevēlties jums to saku tādiem pusvārdiem un cenšamies gan ātrāk iet uz priekšu un pēc iespējas vairāk aptvert šīs te mūsu aspektus, pie kuriem mēs pieķeramies. Protams, kad viņi ir vairāk, protams, ka ne ar vienu, ne ar 2 šādām nodarbībām mēs nevaram izprast šo visu milzīgo pasauli. Tieši tādēļ mūsu pieredzē, mūsu praksē ar Bhavani nodot šīs zināšanas, apmācīt, mēs izveidojām tādu sistēmu, viegli saprotamu un saliktu tādu tādā sistēmā šīs zināšanas, kur ir gan šīs plašā izpratne par tantru un to, ko tantru mums var dot, kā viņi mums rāda ceļu. Pēc kādiem principiem mēs saprotam, vai mēs attīstamies, vai mēs stāvam uz vietas, vai nedod Dievs, mēs regresējam. Ja? Vai mūsu dzīves enerģiju mēs pielietojam efektīvi, vai tieši otru. Vai to, ko mēs darām, rāda kaut kādu papildus vērtību, vai tā padara mūsu tuviniekus, mūsu apkārtējos šo pasauli labāk un brīvāk, vai mūsu ciešanas mazinās ar to, ko mēs darām, vai tieši otru. Tanī mirklī, kad mēs noķeram šo spēju redzēt, just un sevi vadīt, mēs atklājam arī milzu potenciālu, milzu resursu sevi. Tādus, par kuriem jūs pat nevarējāt iemācīt. To, ko mēs spējam dot viens otram, šo milzīgo atbalstu, kad mēs varam būt uzticīgi, piedodiet, es gribēju teikt, ja mēs varam uzticēties viens otram, ja mēs varam uzticēties sev un uzticēties viens otram. Šī mirklī mēs sākam mēs kļūstam par dziedniekiem viens otram. Mēs sākam dziedināt viens otram tās traumu sekas, kuras mēs esam iedzīvojušies šajā pasaulē līdz šim. Bērnībā, pusauģu gados, sievietēm ļoti lielā mērā savu ķermeņa nepieņemšanu,
kaut kādas pirmās negatīvās seksuālās pieredzes, pieredzes ar vecākiem. Tās var būt kaut kādas līdz šim neatrisinātas emocionālās atkarības no vecākiem, ja, kad vecāki jums nav atlaiduši līdz galam. Kas, ja ne partners, spēj palīdzēt un līdzsvarot šo situāciju? Mēs varam iet pēc precīziem soļiem, tā, lai vienlaicīgi atklājot, attīstītos un baudītu savas dzīves izmaiņas. Tieši ar šo domu mēs arī ar Dovani izveidojām tādu kursu. Tas ir video kurs, kurš sastāv no 9 nodarbībām, video nodarbībām. Tur ir gan izpratne par to, kā tas notiek, kā tas veidojams. Mēs ņemam palīgā tantras viedokli, kurā mēs atrodam šos te galvenās pamācības, galvenos gaidījumus mūsu dzīvē. Un mēs spējam ieraudzīt viņus, kādā veidā viņi izpaudās mūsu dzīvē. Un arī, protams, prakses, kuras mēs praktizējam ikdienā, individuālās meditācijas un apzinātības prakses, kā arī tādi ļoti jaudīgi integratīvie uzdevumi. Ja? Viņi diezgan tādi amizanti un patīkami. Tad, kad mēs šo savu iekšējo transformāciju, to, ko mēs esam ieguvuši, praktizējam, mēs integrējam dzīvē, ja? Un sākam pielietot komizmu. Un tas palīdz mūsu dzīvē mainīties. Mēs mainamies iekšēji. Katra diena, katrs notikums, pierastās lietas mainās. Un šī dzīve mums vairs nav garlaicīga. Viņa nav vienmēr. Katra diena mums ir savādāka, jo mēs katrs mēs jūtam savādāk. Lūk, es paskatīšos, ar ko es gribēju beigt šo iedvesmošo savu runu. Es gribēju jums pateikt to, ka šis kurs ir attaisnojis sevi un parādījis no ārkārtīgi efektīvas puses. Es nezinu, vai šeit ir kāds cilvēks, kurš varētu to apliecināt un ar rociņu pamācas, kurš ir šo kursu apgūst vai šobrīd apgūst, ka viņš patiešām maina. Viņš maina attiecības, viņš maina dzīvi, viņš maina priekšstats par to, kas tās attiecības ir un priekš kam mums ir domā. 9 nodarbības, kuras jūs saņemat savā lietošanā, mūžīgā lietošanā, jūs varat viņas pārskatīt. Viņas ir ļoti koncentrētas, tur ir diezgan daudz prakses, un šis kurs tiek atbalstīts no manas puses. Tagad viņš sākās ar 15. datumu, līdz 15. janvārim jūs varat pieteikties. Vēl šajā kursā saņemt nodarbības. Katra nodarbība ir apmēram 2 stundas garas. Tur ir gan individuālās, gan prakses ar partneri. Viņām nav jābūt, lai viņas būtu jums saistošas, jums nav jābūt noteikti partneru attiecībās. Viņas vienlaicīgi un vienlīdz labi strādā un darbojas gan individuāli, gan arī tad, kad jūs darbojaties ar partneriem. Protams, tur ir kaut kāds prakses ar partneriem, kuras ir forši, kad jūs ar partneriem veicat. Bet tam partnerim nevienmēr jābūt jūsu mīlniekam, jūsu tuvam dzīves partnerim. Tas var būt jūsu draugs, draudzene, cilvēks, ar kuram jūs uzticaties. Caur šīm praksēm jūs iegūstat tādas iemaņas, tādas izmaiņas savā iekšējā pasaulē, kuras jūs nevarat nekādā veidā sagādāt sev citādi. Jūs nevarat, lai cik grāmatas jūs izlasītu, ja, jūs nespēsiet pārveidot šo iekšējo pasauli, atbrīvoties no tā lieta, atbrīvoties no tām prāta bažām, no tām robežām, kuras notur mūs, jo mēs vienkārši neredzam, kas ir viņam. Un tieši šīs prakses ir domāts priekš tam, lai ievadītu mūs citās dimensijās,
Ja? Citās izpratnēs par tuvību, par sevi, par to, kā mēs varam just un kā mēs varam savienoties un nu, eh, viens ar otru komunicēt. Ja? Un bieži vien tam nav vajadzīga pat fiziska saskars. Mēs bieži vien ar to vānīgi kāds atrodoties savā pasaules monā, mēs savienojamies, meditējot. Mēs varam nodot viens otram savus novēlējumus, savas sajūtas. Un tas ir ārkārtīgi jautīgi. Mēs zinām, ka pat kaut kādās neizpratnēs, mēs esam cilvēki gal galā. Un bieži vien mums sanāk kaut kādi, ja ne konflikti, vismaz kaut kāda doma apmaiņa un varbūt kaut kāda emocionāla šī doma apmaiņa. Bet ziniet, kāda ir atšķirība? Mēs esam saskārušies, mēs esam savienoti sirdī. Un tas ir permanenti. Tad mirklī, kad jūs ar savu partneri savienojaties šajā sirdī, kur nav prāts, kur nav nekādi šie bla, 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 tas ir tā, tas ir šitā, vai ir pareizi, vai cik ilgi, vai es daru pareizi, vai nē, ko es jūtu, ko es nejūtu, tad tas viss pāriet. Un jūs vienkārši atrodaties tādā dimensijā, kur jūs esat totāli savienoti. Tas ir uz visiem laikiem. Jūs to zinat. Jūs zinat, ka tas ir jūsu patiesais, tā ir jūsu dabīgais patiesais stāvoklis. Jūs vienmēr varat paļauties uz to, jūs vienmēr varat atgriezties to. Tas ir daudz, daudz svarīgāks par to, ko jūs veidojat ar savu prātu, vai ko jūs veidojat ar savu kaut kādām emocijām. Kaut gan arī viss tas, kas attiecās uz šo kursu, viņš ir šis kurs, par kur es jums tagad stāstu, viņš ir pilnīgs. Jūs izējat cauri visiem esības līmeņiem. Fiziskajam, emocionālajam, mentālajam un garīgajam. Jūs izprotat to, kādā veidā tie ir saistīti viens ar otru. Kā ietekmējot vienu no tiem, jūs varat ietekmēt pārējos. Kā jūs varat dziedināt sevi emocionāli. Jūs varat dziedināt sevi līdz ar to fiziski un mentāli. Un tieši tādā pašā veidā, tad, kad jūs iepazīstat šīs te garīgās prakses un jūs kopā abi varat veidot savu saskarsmi, jūs spējat dziedināt sevi un partneri visās šajos aspektos, visos šajos līmeņos, bet ne tikai. Protams, jūs spējat dziedināt visus savus tuviniekus, visus tos, ar kuriem jūs saskaraties, visus savus mīļos. Protams, jūs varat tādā gadījumā dziedināt jūsu nākošo paudzi, jo savādāk sākat izturēties pret saviem bērniem. Un kas ir viss, varbūt jaudīgākais, nezinu, bet visbrīnumainākais, ka jūs spējat dziedināt arī savu dzimtu. To dzimtu, kas ir pagātnē. Un tie no jums, kuri ir pazīstami ar dzimtas uzstādījumiem vai tādām dzimtas likumsakarībām, tie zina, cik ļoti tas ir svarīgi. Cik ļoti ir svarīgi atbrīvot savu dzimtu. Atbrīvot savu dzimtu no tām ciešanām, kuras ir radušās. Kamēr mēs nekļūstam apzināti. Viņas varētu vēl turpināties ilgi un ilgi un ilgi. Un kauties un nesaprasties un manipulēt un darīt viens otram pāri un turēt kaut kādas sirdsēstus un ienīst. Un kas vēl tur? Atcerieties, tas viss nododās no paudzes paudzēm, jūsu DNS-ā, jūsu karmā. Tas vienmēr atgriežas. Tas dzīvo turpat. Mums ir jāsāk dziedināt sevi tagad, tūlīt. Šajā mirklī mums ir jāpieņem lēmums, draugi. Šī dzīve ir viens mirklis. Vēl jau vairāk paskatieties, kā laiks mainās šobrīd. Nekad agrāk mums nebija tādas iespējas izvēlēties. Ja? Ko tālāk darīt? Izvēlēties kaut kādas vērtības. Tad jūs redzat, cik ātri tas viss mainās. Mēs knapi tiekam līdz izpratnē. Tam, kas notiks rīt, mēs nezinām. Un ja mēs palaidīsim šo mirkli garām, mēs varam norakstīt šo dzīvi. Mēs atkal tikai un tikai kā
noeksistēsim, nodzīvosim līdz beigām, un tā arī nesapratuši priekš, kā mēs šeit nācām. Es ļoti iesaku jums, kad sevišķi tiem, kuriem motivācija bija 9, 8, 9, 10, bet arī visiem. Ja jums ir iekšējā pārliecība, ka jūs varat kaut minimāli piepūli, veltīt savu laiku, ikdienas laiku, 10, 20 minūtes dienā. Ja jūs spējat nedēļā veltīt 1 stundu meditācijai minimāli, tad pie konsekventas, sistemātiskas praktizēšanas pēc kāda laika, un šis laiks nav vairs kalns, atskatoties atpakaļ, jūs sevi nepazīstat. Jūs sevi nepazīstat. Izmantojot gadījumu, kad mēs to darām kolektīvi. Ja, tad, kad jums ir apziņa, ka jā, jūs saņemat video materiālu, jūs viņu noskatāties, jums rodās izpratne un jums ir prakses. Un jūs zinat, ka to pašu līdz ar jums dara vēl 20, 30 cilvēki. Mēs satiekamies pēc kāda laika, pēc 2, 3 nedēļām visu kopā. Mēs padalāmies. Jūs redzat un iedvesmojaties no citu dalībnieku veiksmēm. Jūs varat padalīties un uzdot jautājumus, personīgus jautājumus, un saņemt uz tiem atbildi. Jūs saņemsiet materiālu vairākiem gadiem. Vairākiem dzīves gadiem. Tās ir bāzes zināšanas, no kuras jūs varat atspērties, no kurām jūs varat atspērties tālāk savā praktizēšanā, savā izaugsmē, savā izziņā, izzināšanā, uz kura tālāk jūs varat, tātad ar kuru jūs varat savienot visu tālākās jūsu izzināšanas. Šis ir pati bāze, bet viņš ir pašpietiekams. Viņš ir universāls un pašpietiekams kurs. Un pēc tam viņam līdz nāks satelīti. Līdz šie satelīti pēc bāzes kurs arī priekš visiem, kas ir beiguši šo kursu, būs ar ievērojumu atlaidi. Tūlīt tās februārī būs kurs vīriešiem, tikpat bāzes un tikpat pamatīgs kurs kā šīs, integrētā vīrišķība. Vairāk 100 vīriešu Latvijā kopā ar mani šādus kursus ir izgājuši. Tomēr viens otrs arī varētu būt šeit, piemēram. Un marta 1. dekādē mēs sāksim kursu sakrālā seksualitāte. Viņa arī ir saistīta ar mūsu apzinātām attiecībām, tas ir tas pats. Taču tā ir pati esence. Ja mūsu attiecībās šī dzīves enerģija ir tāda plūstoša un maiga, tad mūsu seksuālā enerģija ir ārkārtīgi jauda. Ja mēs turpinām šo salīdzinājumus ar transformatoriem, tad te kaut kur pa augšu tur staigā 220 volti vai tur 12 volti vai kaut kādas mikroshēmas. Seksuāla enerģija ir 3000 volti. Ja mēs viņus saslēdzam pareizi, ja mēs zinām, kas ir planotē, tad mēs varam aiztaupīt ļoti, ļoti daudz dzīves ciešanas. Jā. Un vispār, jā, es domāju, ka šis kurs visnotaļ mēs nevaram izreikināt viņu vērtību, jo viņš aiztaupīs jums ļoti, ļoti daudz laika, ciešanas, veltas dzīves, izmestas enerģijas, iespējams arī veselības. Emocionāls noteikti, bet drīzāk arī fizisks. Tā ir iespēja atklāt kaut ko pavisam jaunu.